Sveiki! Šodien es jums parādīšu, kā uztaisīt kustīgu banneru iekš Photoshop. Tad atveram savu Photoshopu. Tad spiežam File, New. Izvēlamies banneru izmēru. Man tas būs 468 x 60. Tas ir standarta banneris. Background content obligāti liekam transparent. Visur atstājam pixels un pie resolution 72 un pixels an inch. Un tad spiežam OK. Tālāk nokrāsojam savu fonu. Krāsošu melnu. Tad es spiedīšu uz layer labo taustiņu. Spiežam blending options. Tad ņemam gradient overlay. Un izmainam to mazliet. Es to taisīšu gaišāku. No tumšāka zaļa uz gaišāku zaļu. Aptuveni tā. Tad spiežam OK. Varam likt vēl BNNBus vai Inner Shadows vai Drop Shadows. Tas pēc saviem ieskatiem. Varam likt stroke ja to es arī obligāti likšu. Izmēru liekam aptuveni 1 un position liekam inside, savādāk mēs viņu neredzēsim. Un izvēlamies krāsu, mēs atstāšu melnu un spiežam OK. Tad, ja mēs vēlamies strīpiņas pāri savam veidojumam, mēs varam likt spiest File, New. Tad izvēlēties 3 un 3 un atstāt transparent un spiest OK. Tad spiežam Alt un ar rimbulīti pietuvinam, vai Alt un plus. Tad paņemam Pencil tool, kas ir brush tool, pēc tam uzspiežam labo taustiņu un uzvēlamies Pencil tool. Tad ar melnu krāsu, vai kādu jūs vēlaties, liekam šādi slīpi visam pāri. Un tad spiežam File. Atvainojos Edit, Define Pattern, un liekam nosaukumu, tad būs Lines Right, vismaz man, un tad spiežam OK. Var taisīt arī otru pusi, var taisīt arī krustiņus, tas par paši ieskatiem. Tad mēs šo varam taisīt ciet. Šeit uztaisam jaunu layeri, ņemam layer, New Fill Layer, izvēlamies Pattern, un spiežam OK. Tas ir, spiežam OK. Tālāk, lai viņš nebūtu tik biezs, mēs varam samazināt to opacity. Mēs opacity atstāšu aptuveni šādi. Tad, ja mēs vēlamies, mēs varam izveidot šādi. Tas viss ir background, protams. Ja varam ņemt šo. Taisīt, lai smukāk izskatās, atvainojos. Man liek greizi. Vai projām mazliet greizi. Nesaprotu, kas tur notiek šobrīd. Rectangle. Tā būs vieglāk. Tad zinām Alt Backspace. Samazinām opacity. Ctrl D. Tā izskatās šādi. Tas pēc paši ieskatiem. Tālāk. Izveidojam uzrakstu, kas mums kustēsies. Spiežam tekstūlu un uzrakstam uzrakstu. Lielinam izmēru. Es rakstīšu Sticky LV. Tad mēs varam izmainīt krāsas burtiem. Tas pēc paši ieskatiem. Varam viņu pamainīt ar blending tool. Spiedīšu design, kāds mums ir Sticky logo. Spiedīšu OK. Paņemšu. Palielināšu izmēru mazliet. Tad novietošu šeit. Tad mēs varam izdomāt, kā mēs gribam, lai mūsu uzraksts kustētos.
Piemēram, es šobrīd domāju, ka es izveidošu, lai uzrakstu no šīs puses pārslīd pāri, iemirgojas un atslīd atpakaļ. Tātad tas būs šādi. Spiežam Windows, izvēlamies Animation, un vajadzētu parādīties Animation Frames. Ja mums gadījumā parādās lūk šāds, tad mēs varam spiest šo un izvēlēties Convert to Frame Animation. Tā ir vienkāršāk šādu video taisīt. Mēs varam izvēlēties šeit, mums jāizvēlas sekundes, ar cik lielu starpību viņš šeit būs. Es parasti lieku aptuveni 0,2, vairāk nē, tad viņš šausmīgi lēni viss notiek, un tad jātaisa ļoti daudz frame. Tālāk mēs spiežam šo. Tad mēs aizbīdam uz sticky uzrakstu, vai kāds ir jūsu uzraksts, aizbīdam uz otru pusi, kur mēs gribam, lai viņš atrastos pēc tam. Gribu, lai viņš atrastos pēc tam šajā pusē. Spiež šo logu, Tween Animation Frames, un izvēlamies, cik frames mēs gribam. Lai aptuveni šādā garumā viņš būtu, es parasti lieku ne mazāk kā 50. Tad video ir tās normāls. Tad mēs varam uzspiest play. Tad mēs redzam, kā mums kūstās mūsu uzraksts. Šeit var izskatīties, ka diezgan lēni. Īstenībā viņš būs ātrāk. Jā, tad viņš beigās nonāk līdz šejienī. Tālāk mēs šeit paņemam, ja mēs gribam viņš iemirgojās, mēs šajā viņu paņemam un izslēdzam. Uztaisam nākamo. Šeit atkal ieslēdzam. Uztaisam vēl vienu. Atkal izslēdzam. Uztaisam vēl vienu. Šeit atkal ieslēdzam. Un tad mēs uztaisam vēl vienu. Un tad mēs viņu atkal bīdam uz otru pusi. Kur mēs gribam, un viņš pēc tam atbrauc atpakaļ. Aptuveni šeit. Tad mēs atkal spiežam Tween Frames Layers. Spiežam atkal 50. Spiežam OK. Tad ir aptuveni 106 pēc man sanākums. Varam uzspiest play, apsīties kāds izskatās. Viņš iemirgojās un brauc atpakaļ. Jā, aptuveni šeit ir viss izveidots, protams, mēs vēl varam arī citādi simbolus uztaisīt, lai viņi rotē visu kaut kur, bet tas īsumā būtu viss. Tad, lai saglabātu šo failu, ir jāspiež file, save for webs and devices. Tad atverēsies mums viss ielādējās, atverēs mums mūsu bilde. Šeit mēs varam apstīties, kā viņi izskatīsies. Un pēc tam jāizvēlas obligāti GIF, lai video, lai varētu attēlot vienā failā. Un tad mēs spiežam OK. Save atvainojas. Tad mēs izvēlamies, kuras viņas saglabāsim. Es to likšu uz desktopa. Nosaukšu kā banner tutorial image only un save. Bilde, ka ielādējās. Tad varam nolaist Photoshop un jau šeit viņš ir. Mēs atveram, piemēram, ar Internet Explorer. Un šeit arī strādā mūsu video. Varat taisīt dažādas bildes. Lūk, tūlīt viņš iemirgosies. Brauc atpakaļ. Viss, kā mēs izveidojam. Tātad paldies, ka skatījāties. Rakstiet komentārus un iegriezieties sticky LV mājaslapā. Paldies. Uz redzēšanos.